visiem! Mani sauc Dāniels. Mani sauc Daniels, un mēs esam vēlēšana jāpadratas vadītāji. Šo ietvaros tiksimies 5 reizes. Katrā būs 4 pārstāvi no 2 politiskajām partijām, kuri ir sevi izvirzījuši, lai cīnītos par vietu Eiropas parlamentā no Latvijas. Partiju pārstāvs savukārt piedalīsies izaicinājumos un uzdevumos, kur mēs pārbaudīsim viņu zināšanas par Eiropas Savienības, Eiropas parlamentu, un kā arī pārbaudīsim, kādi viņi vispār kā kandidāti tādi ir, un vai arī viņi spēs pārstāvēt jauniešu balsi Eiropas parlamentā un pārstāvēt Latvijas jauniešu intereses. Spēles noteikumiem noteikti svarīgi būtu iepazīties ar pašiem kandidātiem un partijām, kas šodien pie mums ir ciemos. Šajā epizodē piedalīsies jaunā konservatīvā partija Gatis Eglīts un Andris Vītols, un savukārt kustību paši šodien pārstāv Linda Curika un Miks Celmiņš. Tieši tā. Sveiki. Bet, lai tuvāk iepazītos ar pašiem kandidātiem un uzzinātu, kādi tad viņi ir īstenībā kā vienkārši cilvēki, es viņiem uzdošu 4 jautājumus. Viņam katram būs dotas 10 sekundes atbildēt uz šiem te jautājumiem. Iesim secībā. Es norādīšu jums, kādā secībā mēs sāksim. Un tad pirmais jautājums, un ķersimies uzreiz jau pie tiem jautājumiem. Ar kādu personu jūs gribētu sadarboties? Viņi var būt dzīvi, viņi var būt mirusi, vēsturiski kāda persona, lai īstenotu savu kādu mērķi, sapni vai ieceri. Un došu vārdu Gatim. Jā. Ronalds Reigans, Amerikas bijušais prezidents, es ar viņu labprāt sadarbotos. Īpaši šodienas drošības apstākļos viņš noteikti nolikt pie vietas Krievus un, es domāju, nolikt pie vietas uzbrucējus, imperialistus. Tā kā ar viņu, jā. Jā, Mika, kāda būtu tava atbilde? Tas ir diezgan sarežģīti. Es domāju, mums Latvijas vēsturē ir daudz dažādas sievietes, no kurām es esmu iedvesmojies, kā piemēram Ita Kozakeviča, kura diezgan ātri aizgāja aizsaulē un traģiski nomira. Ita Kozakeviča iesaku visiem par Itu palasīt. Paldies. Andri? Margaret Thatcher, arī republikāņu politiķi no konservatīvajiem pie Britiem, arī ļoti spēcīgi īstenībā darbojās un arī ir tāds konservatīvismu ideoloģijas stūrakmens un labo laiku tāds atgādinājums, uz ko mums visiem jāteic. Paldies. Linda un tavs personāžs? Jā, tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums, bet es domāju, es izvēlētos kaut ko tādu, kas vēl mūsdienās ir dzīves. Es izvēlētos varbūt Hillary Clinton. Man būtu vienkārši, es domāju, interesanti ar viņu parunāt, jo es pieļauju, ka šeit ir arī tā iespēja, kur mēs dodamies kopīgi uz vakariņām un pārnājam lietas, tad es domāju, ka man būtu ar viņu interesanti. Bet paliksim arī pie tevis, arī pie nākošā jautājuma. Kāds seriāla varonis vai filmas varonis tu vēlētos būt? Tavs 10 sekundes sākušās. Tikai tāpēc, ka uzreiz man vienkārši ienāk prātā, mēs mājās daudz Harry Potter vēl joprojām gadiem skatāmies, tad es paliku pie Hermionas Grangers. Paldies, tavs laiks beidzies. Gati? Kung Fu Panda. Un kāds iemesls? Tāpēc, kad viņš izskatās tāds apaļīgs un liekas, kā tur var būt šitais te karatē, tur specis, bet beigās viņš ar smagu darbu, pārliecību, viņš izcīna to savu Kung Fu Panda titulu. Jā. Mika? Es tiešām nezinu. Es tagad Netflixā esmu diezgan daudz iegājis visādos indiešu seriālos, ko es arī aicinātu visiem, tāpat kā palasīt par Itu Kozakeviču, noskatīties Delī Crime, kur ir viena tāda sieviete, kas iet un apkaro noziedzību Delī, kas ir diezgan interesanti. Paldies. Andri, un tā? Es gribētu būt par vienu no tiem, es nezinu, vai mūsu laika jaunieši zina, bet mēs kādreiz skatījāmies Bruņurupuču nindzjas, tur tādi 4, kur viens no viņiem, es nezinu kurš, bet viņiem garšo pizza un viņi cīnās par taisnību vienmēr un visu. Un veiksmīgi cīnās. Paldies. Mēs piedzīvojam laiku, kad pasaulē ir ārkārtīgi daudz dažādu problēmu. Un jūsu uzdevums būtu atbildēt uz jautājumu, kā atrisināt vienu no vissarežģītākajiem jautājumiem pasaulē. Kāds būtu šis jautājums un kāds būtu risinājums? Vienā teikumā. Un sākšu varbūt tās ar Andru tevi. Jā, mēs dzīvojam tādā tiešām trauksmēnā laikā, kad viena noziedzīga vara faktiski koncentrē ap sevi pasaulē dažādas strāvojumus. Jā, un tā ir Krievija, un šis jautājums jārisina. Paldies, Linda.
Jā, šobrīd arī es teiktu, ka tas ir drošības jautājums. Es domāju, karš Ukrainā varētu tikt atrisināts ar to, ka mēs dodam finansējumu un ieročus Ukrainai tad, kad tos vajag. Paldies. Gati? Jā, ir jāiznīcina imperiālisma ideja, jo, piemēram, Briti, tie paši vācieši un tā tālāk Japāņi ir atteikušies no šīs bīstamās ideoloģijas. Paldies. Mik? Jā, es domāju, es neko jaunu nepateikšu. Lielākais izaicinājums ir šobrīd Krievijas uzbrukums un viņu ikdienas nogalināšana, nevainīgu cilvēku nogalināšana Ukrainā, un kas mums būtu visiem kopā jāizdara, jāatbalsta Ukrainu, lai viņi vienkārši padzītu Krievus no Krievijas armiju no Ukrainas teritorijas. Būtu iespēja ceļot, jums būtu laika mašīna. Kur jūs dotos? Gati? Uz Flintstone ēru. Jā, varbūt papildini, kāpēc? Tev vēl 5 sekundes. Interesanti, kā viņi tur dzīvoja, ko viņi ēda, kā viņi tur medīja. Linda? Tā kā es šeit esmu vienīgā sieviete, tad, diemžēl, sievietēm nekad nav bijis tik daudz brīvības un tiesību kā tagad. Es noteikti nekur pagātnē negribu ceļot, jo ar manu dzīvi tad viss būs daudz sliktāk nekā tagad. Paldies par tavu atbildi. Mik? Oi. Es nezinu, es gribētu padzīvot varbūt laikā pirms Ulmaņa apvērsuma Latvijā. Es esmu daudz lasījis par to laiku, par 20 gadiem Latvijā. Uz to laiku, es domāju, es gribētu aizceļot. Paldies. Andri? Es tepat īstenībā nemaz ne tik sen, uz 90. kad es vēl biju gājis skolā. Bija ļoti trauksmains laiks, bet es kā bērns to īsti nejūtu. Bet tagad ar šodienas acīm gribētu tur būt un mēģināt lietas bišķi pārkārtot savādāk. Paldies! Mums sanāca nedaudz iepazīt arī jūsu tuvākā kandidātus un uzzināt varbūt tādus nedaudz privātākus dabas jautājumus. Bet, lai padarītu spēli interesantāku, mēs esam parūpējušies par nākamo uzdevumu. Lai šī spēle būtu daudz interesantāka, jums būs uzdevums atcerēties to, ko jūs minējāt iepriekš, savas atbildes. Katram komandā, jūs esat komandas divas, izvēlēties 2 vārdus savas komandas nosaukumam. Respektīvi, jums ir jāizveido priekšā tāfeles, un uz tām jums ir jāuzraksta savas komandas nosaukums un laiks 30 sekundes. Tātad 30 sekundes sāksies no tā brīža, kā es dodu zaļo gaismu. Rakstāmie raksta. Esat gatavi? Sākam. Par tiem vārdiem, ko mēs minējām? Jā. Ko tu saki? Es teicu, tur mums ir kas Koziči, Brīdi, Hillary Clinton, mūsdienas un 23. 15 sekundes. Aicinu rakstīt. Pēdējās 5 sekundes. 4, 3, 2, 1. Aicinu savas tāfeles pacelt. Laiks gan bija beidzies, jāsaka gan. Tāfeles pulgums pacelt. Un katrai komandai 30 sekundes iepazīstināt, lai redz arī skatītāji, ne tikai jūs. Iepazīstināt ar savas komandas nosaukumu un īsi noprezentēt to. Un došu vārdu arī kustībai pārs prezentēt savu komandas nosaukumu. Jā. Mums nepietika tām 30 sekundēm, lai izdomātu kaut ko labāku, bet mēs apvienojām to, par ko mēs esam runājuši par Hillariju Kozakēviču, mūsu komandu. Vēl varbūt tas kāds jums vēl ir pāris sekundes laiks vēl kaut ko minēt? Nē, tas ir perfekts nosaukums, ko tur daudz tērēt laiku, vai ne? Tieši tā, laiks ir nauda, kā saka. Labi, dosim jūsu kolēģiem jaunai konservatīvai partijai. Jā, bet atgādinām, ka jums ir tikai 30 sekundes, tas nekas, kā pārbeidz ātrāk. Labi. Mēs iekļāvāmies 2 vārdos, taisnīguma nīndzies, ja? Jo mēs faktiski, taisnīgums tas ir jau, ko mēs esam pierādījuši savos iepriekšējos darbos un mūsu partijā. Mēs par to esam iestājušies un mēs esam pazīstami uz politiskā skatos kā tādi nedaudz huligāni, bet ar mērķi nodrošināt to taisnīgumu, taisnību. Tāpēc mēs esam arī nīndzies, kur cīnās. Tā, apmēram tā. Paldies jaunai konservatīvai partijai. Te es gribētu svarīgi pieminēt, šeit no šī brīža jūs
kļūstiet par šo partiju, nē, bet nosaukumu īpašniekiem turpmākās spēles laikā. Spēles laikā izmantosim tikai šos nosaukumus, un tad jau dodamies uz nākamo kārtu. Nākamajā spēles daļā pārbaudīsim mūsu abu komandu zināšanas par Eiropas Savienību un arī par Eiropas parlamentu, kur jau viņi kandidē. Un katrai komandai tiks dots 10 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu. Un kā tas process norisināsies, ir, es uzdodu jautājumu, viņi savām tāfelēm uzraksta atbildi, un pēc 10 sekundēm parādam, un tad uzzināsim, kurš iegūst punktu par to, ka ir pareiza atbilde. Sāksim ar pašu pirmo jautājumu. Cerams, ka jūs esat gatavi. Un pirmais jautājums ir sekojošais. Kura Baltijas pilsēta šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta? 10 sekundes. Jūs, ka vienai komandai jau ir pacelta tāfelīte. 3 sekundes, 2, 1. Un parādam kamerās abas tāfeles burvīgi un tūlītās noskaidrosim atbildi jau pēc mūsu fona krāsām. Un izskatās, ka abas komandas ir dabūjušas papildus punktu, drīzāk pirmo punktu šajā spēlē. Burvīgi. Dodamies tālāk jau uz nākamo. Ko ierosina Eiropas pilsoņa iniciatīva? Ko viņa ierosina? Man būtu 5, 4, 3, 2, 1 un liekam jau pēdējo punktu un rādām kamerām, ko mēs esam uzrakstījuši. Dažādas lēmuma projekts. Lēmuma projektus viens un otrs ir likumdošanas iniciatīvas. Un atbilde ir pareiza viena, bet tūlīt noskaidrosim, vai jūsu atbildes ir pareizās un vai viņas ir vienas no tām. Un pareizā atbilde, ko man ir teikts, ir, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva inicē jaunu Eiropas Savienības tiesību aktu izveidi. Un, paldies. Un tad šobrīd izskatās, ka komanda par Hilariju Kozakeviču izvirzās vadībā ar 2 punktiem pret 1 punktu. Apsveicu, bet spēle vēl gara un ir iespēja vēl, kā hokejā, atsist vārdus atpakaļ. Burvīgi dodamies jau tālāk uz trešo jautājumu un varbūt nedaudz vienkāršāku, vieglāku, bet svarīgu. Cik deputāti šogad tiks ievēlēti Eiropas parlamentā? No Latvijas vai vispār? Vispār kopumā. Trīs, 2, 1 un laiks. Un cipari, skaitļi uz tāfelēm ir dažādi. Atbildi šoreiz ir viena pareizā, kas ir uz tāfelēm, un tūlītās jau redzēsim. Pareizā atbilde ir 720. Un šobrīd par Hilariju Kozakeviču izvirzās vadībā ar 3 punktiem. Bet tāpēc kā hokejā, zinām, ka atspēles ir ļoti liels. Nē, tā kā basketbolā trīnīt. Jā, pietiek ar vienu kārtīgu labu spēli un ir jau atpakaļ vadībā. Dodamies pēc 4. jautājuma no 6. Un kā sauc mitoloģisku būtni, kuras portrets ir ietverts divos eiro banknošu pretviltošanas elementos? Šis ir nedaudz sarežģītāks. Mitoloģisku būtni? Jā. 5, 4, 3, 2, 1 un laiks ir galā. Un viena atbilde ir Eiropa un viena atbilde ir medūza. Atkal viena atbilde pareiza un izskatās, ka nevēlos jau teikt priekšā, bet viena komanda ir dabūjusi atpakaļ punktu. Un taisnīguma ninjas ir dabūjuši tagad šobrīd jau 2 punktus. Apsveicu ar pietuvinošanos atpakaļ līdzīgai spēlē. Dodamies uz 5. jautājumu no 6. Kāds mēnesis visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēts maijā? Mēnesis, kas tiek atzīmēts maijā. 10 sekundes, lai atbildētu. 5, 4,
3, 2, 1 un laiks. Tā, un mums ir atbilde Eiropas un Eiropas. Jā. Vai demokrātijas? Burvīgi. Nu, tas ir... Tur ir par Eiropu, bet, diemžēl, atbilde ir nepieciešams vēl viens vārds Eiropas dažādības mēnesis, kad atsvin un novērtē Eiropā dažādību. Mēs tomēr... Bet tad puspunkts. Vienot dažādībā. Nu, skatīsimies, kā ar tiem puspunktiem ies, kad žūrija beigās skatīs kopējā punktu skaitu. Ko? Dodamies tad jau uz pēdējo jautājumu un nedaudz vairāk par ģeogrāfiju un par ūdeņiem. Cik procenti no Eiropas Savienības platības veido ūdens? Iebilde, jums ir nepieciešams trāpīt 2% tuvumā, lai ieskaitītu kā punktu. No Eiropas kā kontinenta, ja? Vai no Eiropas? Skaitot jūras un ko tur ir nav? No Eiropas Savienības platības ir sauszemes. Okay. Jā. Svarīgs precizējums. Labi, tad 10 sekundes. 7 sekundes. 5, 3, 2, 1 un laiks. 35% un 12%. Jautājums bija sarežģīts, un pareizā atbilde nav šoreiz tuvu. Nevienam, bet nekas, laikam Latvijā vairāk jārunā par ūdens tēmām. Un par šo pareizā atbilde ir 3,08%. Savienības platības. Spēle galā, dosimies tūlīt pie nākamās, bet pēc šīs spēles esam noteikuši, ka taisnīguma ninjas ir dabūjušas 2 punktus. Savukārt komanda par Hilariju Kozakēviču ir dabūjusi 3 punktus un apsveic ar izvirzību, bet ir vēl iespēja to mainīt. Un tad nu laiks skatīties, kā jums ies nākamajās spēlēs. Eiropas parlamenta deputātiem dažkārt ir svarīgi ne tikai paust savu viedokli ar vārdiem, bet arī žesti un arī dažkārt pat dažādi vēl citi veidi un kustības. Tā skaitā ir veids, kā paust savu nostāju, viedokli vai varbūt pat pacīnīties par kādu jautājumu risināšanu. Te mēs pārbaudīsim mūsu komandu spēju būt radošiem un mākslinieciskiem. Dosim iespēju jums parādīt savas teatrālās prasmes. Un 1 minūtes laikā uzdevums būs pavisam vienkāršs. 1 minūtes laikā jums būs jāatmin pēc iespējas maksimāli daudz vārdu, kas saistās ar Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības tematiku. Par katru vārdu 1 punkts, 1 iespēja vārdu mainīt, atlikt to malā, ja nespējat, tā teikt, nodot savam kolēģim vēstījumu. Pārbaudīsim arī tā skaitā jūsu spējas sastrādāties komandā, jo tomēr, tā kā nekā 9 deputātiem būs jāstrādā arī kopā, kaut gan pārstāvot katram savus politiskos uzskatus. Šobrīd punktu skaits zemāks ir mūsu komandai Ņindzam, un došu jums iespēju, tā teikt, ķert konkurentus, tā teikt, pie sāniem. Tāpēc nodošu jums šo te melno mistisko kasti, kurā ir paslēpušies dažādi vārdi, kas saistās ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas tematiku. Esmu jau parūpējies par izlozi, kādā secībā jūs runāsiet. Jums būs tikai 1 iespēja, un Andris tātad sākšu ar Gati, Gatis rādīs, un Andris mēģinās minēt, ko Gatis rāda. No brīža, kā es mēs sākam, sākās 1 minūte, un mēs sākam. Kas te rāmis, likumdošana, ietvers, garums, nogrieznis, laika rāmis, laiks. 1 balss tiek izmantota, jā, papildu iespēju. Noslēgts vienošanās līgums. 30 sekundes.
nauda, finanses, resursi, daudzgadu budžets, finansējums, aploksne, piešķīrums, naudas izlietojums, deficīts, eiro. 3, 2, 1. Pīlāra, lidmašīna. Paldies. Okay. Par Hilariju Kazakēviču. Jūsu laiks tūdaļ būs arī sācies. Pie jums nonāk melnā mistiskā kaste ar apslēptajiem Eiropas tematiem un vārdiem. Un, kā jūs domājat, kurš min? Linda. Nē, es gribu Jā, es varu Linda rādīt. rāda, Jā. Okay. Miks min. Laiks sākās tagad. Ēst, runāt, debatēt, tulkot, tulkošana, interpretācija, 2 vārdi. Runāt, manī. 2 vārdi. Es, cilvēks, runāju, runāt, debatēt, pārliecināt, runāšana, debatēšana, diskusijas. Ir vēl kādi vārdi, kas ar to runāt? 2 vārdi. Es runāju, cilvēks runā. 30 sekundes. Labi. Klausīties pa telefonu. Noklausīties. Noklausīties sarunas. Runāt, rakstīt un runāt. Kas tas tāds ir? 15 sekundes. Halo, telefons. Telefons saruna. Runā, telefons histērijā. Zvanīt trauksmi. Zvanīt trauksmes zvans. Trauksmes sirēna. Auss. 3, Klausīšanās. Noklausīšanās ierīce. 1. Es nezinu, ko man gribētu. Paldies par Hilariju. Bet es teicu telefons. Kas? Nē, trauksmes zvans. Okay. Telefons zvans. Okay. Tas bija tas neiespējamā, tā teikt, vārds, ko nevarēja atminēt. Dialogs. Nu jā. Trialogs. Dialogs. Jā. Taisnīguma ņindzes 2 punkti. Par Hilariju Kazakēviču šajā reizē, diemžēl, bez punktiem. Bet vēl spēle turpinās un dodamies uz nākamo kārtu. Cerams, ka esat gatavi pēdējai spēles kārtai, kur pārbaudīsim abu komandu spēju īsi un kodolīgi paust savu viedokli, savas idejas, nostājas un savas domas. Jums noteikti nav svešs elevatora pitch, jeb arī ideja, kur jūs noprezentējat savus domas 30 sekundēs. Tāpēc tas, ko mēs turpmāk arī darīsim, ir, es jums uzdošu jautājumu, uz ko atbildēs katra no komandām. Uz jautājumu būs iespēja atbildēt tikai vienam cilvēkam un 30 sekundēs. Šoreiz sāksim par Hilariju Kazakēviču. Un pirmais jautājums ir, kādi ir jūsu plāni, lai atvieglotu Latvijas diplomu atzīšanu Eiropā? 30 sekundes ir sākušās. Tā, sveiki visiem, kas klausās. Diplomu atzīšana ne tikai Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, bet visā Eiropā ir diezgan liela problēma, ko arī es pats kā iepriekš students un daudz studentu šobrīd Latvijā saskarās. Ir vairāk lēmumu, kas jau šajā sakarā ir pieņemti, kas rāda mums pozitīvu tendenci, ka varētu tā diploma atzīšana atviegloties nākotnē, kā piemēram Benelux valsts jau līdzīgi nesen pieņēma tādu lēmumu, un arī Latvijā tas būtu jāizdara vismaz sākoties Baltijas asamblējā no sākuma. Un paldies par atbildi, taču izskatās, ka bija pāris sekundes, pāri 30 sekundēm, tāpēc skatīsimies, vai to punktu mēs šajā reiz varēsim ieskaitīt. Bet tas pats jautājums arī ir otrai komandai, ja nemaldos taisnīguma ninjām. Tad kāds ir jūsu taisnīgums? Vai jūsu plāni iekļauj kaut ko saistībā ar Latvijas diplomu atzīšanu Eiropā? Un kādus? Jā, šeit galvenais nevis runāt, tukši runāt, bet darīt. Pirmais zvans ir Ricardo Pacioli, kas ir DG EAC, tas ir izglītības atbildīgais direktors, ģenerālsekretārs. Viņam vispirms pēc tam Urzulas von der Leyenas biroja vadītājiem Bjornam Sjernam saka, mums ir problēma, mums jau cik gadus neatzīst tos Latvijas diplomus. Lūdzu, kur ir priekšlikums koledžā, komisāru koledžī sanāks pēc mēneša. Lūdzu, lemjiet, ko darīt ar Latvijas jautājumu, citādi mēs jau cik gadus par to runājam.
Burvīgi. Un šobrīd, vai bija laikā? Bija. Super. Tas tik tuvu bija, ka es pat sekundi nepamanīju. Dauga viņa vārdu. Pēdējā sekundē. Paldies jums. Un ko, virzīsimies. Varbūt atbildēsiet arī pirmie uz otro jautājumu. Kā jūs plānojat atbalstīt jauniešu iesaisti Eiropas pilsoniskajos vai politiskajos procesos? Vārds jums 30 sekundes. Jaunieši ir mūsu nākotne. Protams, ka jaunieši ir visādā veidā jāatbalsta, lai viņi nāktu un nomainītu šo paudzi. Priekš tam ir mūsu universitātes, priekš tam ir mūsu jau pat skolas un pat bērnu dārzi, es teiktu. Tāpēc ir jāsāk virzīt jaunieši tam, ka viņu katra balss ir svarīga. Un nav tā, ka kāds par Eiropas nākotni domās viņu vietā. Viņiem ir jārunā par šiem jautājumiem, jo tieši viņi ir tie, kas veidos Eiropas nākotni gaišu un skaistu. Burvīgi, paldies. Un to pašu jautājumu mēs uzdosim arī par Hillariju Kozakeviču. Laiks sākās jums tagad. Sveiki, jaunieši ir nevis mūsu nākotne, jaunieši ir mūsu tagadne. Mūsu partijā ir ļoti aktīva jauniešu grupa, kas piedalās mūsu programmas veidošanā, mūsu plānu veidošanā. Es pat esmu universitātes pasniedzējis, ļoti daudz strādāju ar jauniem cilvēkiem. Es diezgan daudz braukāju pa Latviju, runājot par kritisko domāšanu, par mēdīju pratību. Un es domāju, pats svarīgākais ir jauniešus iesaistīt tajā lēmumu pieņemšanā uzreiz caur tādām nevalstiskām organizācijām, piemēram, kā Klubs Māja vai jebkurām citām nevalstiskajām organizācijām, kas pie mums ir Latvijā. Burvīgi. Paldies jums. Nu, ko? Virzamies pie trešā jautājuma un apsveicu ar iekļaušanos laikā. Un trešais jautājums būs, kā jūs plānojat veicināt sadarbību starp Eiropas universitātēm un uzņēmumiem? Vai mums ir brīvprātīgi, kur varbūt vēlās pirmie pieteikties? Super, tad Niņķis sāk. Jā, nu šeit ir viena liela problēma, ka tie vecie akadēmiķi, profesori, viņi tagad tādi dinozauri, ne? Viņi ir iesēdušies tur savās vietās, viņi negrib kustēties, viņiem negribās konkurēt, piemēram, tur ar Āzijas, Amerikas profesoriem, jā, viņi galvenais tur ražo produktus vai referātus, kurus neviens nelasa pasaulē, un te ir jādomā, kā mēs varam pirmkārt atbrīvot, iedot jaunu elpu šai akadēmiskajai videi Eiropā, lai mēs varētu konkurēt ar Britu, ar amerikāņu, ar āziešu universitātēm, kur mēs pagaidām, diemžēl, atpaliekam. Burvīgi, paldies jūsu komandai un arī par iekļaušanos laikā. Skatās, ka mēs arvien labāk un labāk iekļaujamies laikā. Paldies par to. Un tad vārds arī otrai komandai. Jā, universitātes jau sadarbojas ar uzņēmumiem, bet tomēr es gribētu skatīties uz to tā, ka akadēmiskā vide, tā ir zinātniskā vide, viņai nav obligāti jāstrādā priekš uzņēmuma interesēm. Tā strādā daudz lielākā ilgtermiņā, un dažreiz tie pētījumi ir redzami, viņi jēga redzami tikai ilgākā laika posmā. Un vienkārši ir jāturpina tas darbs, kas mums jau notiek sadarbībā, un es domāju, ka drīzāk mums jārunā par to, kā profesionālajā izglītībā varētu sadarboties ar uzņēmumiem šīs izglītības iestādes. Paldies. Izskatās, ka pat tiek dots atbalsts, lai iekļautos. Atbalsts, mats ir uzkrits. Cerams, ka arī mūsu tūpošie Eiropas parlamenta deputāti to darīs arī Eiropas parlamentā. Nu ko, izskatās, ka šī spēle arī ir noslēgusies, un tūlītās dosimies pie fināla. Bet pirms mēs dodamies to, vēlos pateikt to, ka šajā raundā komanda Taisnīguma Niņģis ir ieguvušas 3 punktus, apsveicu, kur savukārt komanda par Hillariju Kozakeviču ir ieguvušas 2 punktus. Un tūlītās dosimies uz noslēgumu, un tad redzēsim, kuri bija uzvarētāji. Kā jau tu minēji, spēle beigusies, un spēle norisinājās ļoti spraigi. Es teikšu tā, pat salīdzinājumā varētu tā teikt, kā tenisa mačs. Bumbiņu lēkāja no vienas puses uz otru pusi, ātri, spraigi. Un pat īstenībā nevar tā teikt, pat neprognozējam, kur tad tā komanda būs, kas uzvarēs. Noteikti skatītāji, tie, kas mūs skatās, vērojas spēli un saguva tādu adrenalīnu devu, kā viņi sen nebija sekojuši, pieņemsim, kādai mūsu hokeja spēlē līdzi. Bet galvenais jautājums, kas visiem interesē, ir, kāds ir rezultāts? Nu, rezultāts patiešām bija ļoti spraigs. Emocijas ticu, ka lidoja gaisā šīs epizodes garumā, bet rezultāti noprecizēti, noskaidroti un pat ienākuši. Un
par Hillary Kozikeviču punktu skaits ir 5. 5. Aplausi un taisnīguma ninjām ir iegūti 7 punkti. Apsveic uzvarētājs un paldies abām partijām par iesaisti un par klātsamību šeit mūsu šodienas sagatavotajā aktivitātē. Bet pirms mēs noslēdzam mūsu visu šo pasākumu, šo runu, es vēlos katrai komandai dot kopā 45 sekundes, lai uzrunātu jauniešus un it sevišķi tos, kuriem šīs būs pirmās vēlēšanas viņu dzīvē. Un varbūt varam sākt par Hillary Kozikeviču, jeb par. Mīļie jaunieši, tad, kad mēs esam ielās un runājam ar vēlētājiem, tā viena lieta, ko es esmu pamanījis, ir, ka vecāka gadagājuma cilvēki tiešām seko līdz politikai, runājās ar mums, viņi ir izdarījuši savas izvēles, ļoti pārdomāts, un jaunieši patiesībā nezin par vēlēšanām vai neplāno doties uz vēlēšanām, un vienkārši īpaši par to nestrauc. Un tas ir tā situācija, kas mums Latvijā ir. Tas varbūt ir iemesls, kāpēc mums Eiropas parlamentā ir ievēlēta tāda deputāta, kāda ir, kādēļ tādas politiskā situācija, kāda viņi ir, ka jauniešiem vienkārši ir vienalga. Un es ļoti ceru, ka jūs neesat tie cilvēki, kam ir vienalga, iesiet uz vēlēšanām, ejiet uz LSM partiju šķirotavu un izvēlēties labāko un atbilstošāko izvēli. Paldies jums, un vārds otrai komandai Taisnīguma ninjas, jeb jauno konservatīvo partija. Jums ir 45 sekundes, lai izteiktos. Jā, šis pasākums mazliet man tāds nostalģisks arī savā ziņā. Es atceros 95. un 96. gadā, kas ir tieši pirms 28 gadiem, es arī māja pasākumos toreiz, ka vispār dzima tā ideja piedalījos kā jaunietis, toreiz Ieva Jākapsona, un mēs braukājām pa visu Latviju, un vispār dzima tā demokrātijas kultūra jauniešu vidū, un man prieks teikt, jūs jau izauguši liela organizācija. Bet kopumā, jā, jūs esat nākamie līderi, jūs esat nākamie valsts līderi, mums ir skaista, brīnišķīga valsts, neatkarīga valsts, jums viņa būs tālāk jānes, mēs vēl kādu brītiņu panesīsim, vēl es domāju, ka 15-20 gadus, bet pēc tam jums jābūt gataviem, tā kā iesaisties politikā, interesējieties par politiku un viss būs labi. Paldies jums, un pēdējā vārda Daniela. Jā, tāds kopsavilkums, jā. Kas tad šodien izskanēja? Šodien izskanēja drošība, izglītība un līdzdalība. Eiropas nākotne, tagadne ir jaunietis. Jauna elpa akadēmiskajā vidē, vai gaidām pacietīgi kādu rezultātu, kas iesētas jau tagad, bet kaut kad būs. Tā ir jūsu izvēle, tā ir iespēja jums lemt. Tāpēc 8. jūnijā jums ir jādodas uz balsošanas iecirkņiem un jāizdara sava izvēle, jo neviens cits nevar izdarīt to izvēli jūsu vietā. Atceries, ka 70–80% Latvijas likumu ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos, un Eiropas parlaments ir galvenā lēmēja institūcija. Dodies balsot! Paldies!